Trumpa administrācija ir paziņojusi kaut ko neprātīgu. 30 gadu kodolsadarbības līgums ar Saūda-Arābiju, vērtīgākā tehnoloģija, ko Amerika var piedāvāt, nonāks viņu rokās. 24 stundas pēc šī paziņojuma prezidents Trumps arī paziņo par kādu nosacījumu. Saūda-Arābija var saņemt šo darījumu, bet tikai tad, ja viņi oficiāli pievienojas Ābrahama vienošanām un normalizē attiecības ar Izraēlu. Te ir problēma. Saūda-Arābija pēdējā gada laikā publiski ir atteikusies tieši no šī. Viņi ir kritizējuši apvienotos Arābu Emirātus par attiecību normalizēšanu ar Izraēlu. Viņi ir centušies tuvoties Irānai. Viņi ir visiem teikuši, ka neviens kodoldarījums nav tā vērts, lai piekāptos Palestīnas jautājumā. Tad kāpēc? Vai Trumps noteiktu visvērtīgāko piedāvājumu ar nosacījumu, ko Saūda-Arābija tikko noraidīja? Tas neizklausās loģiski, ja vien nenotiek kas cits, kaut kas lielāks. Tātad pēdējo mēnešu laikā pasaulē ir kļuvis skaidrs, cik svarīgs tuvie austrumi ir ekonomiskajai drošībai. Un līdz ar to sākās sacensība, lai iegūtu galveno spēlētāju labvēlību. Tas, kurš izveidos Saūda-Arābijas kodolprogrammu, iegūs ietekmi pār karalisti nākamos 100 gadus, un to ASV patiešām ļoti vēlas. Taču viņi nav vienīgie. Arī Krievija un Ķīna sacenšas, lai kļūtu par šo partneri. Krievija būvē reaktorus Ēģiptē un Turcijā, Ķīnas valsts kodola uzņēmumu īsteno projekts visā Persijas līča reģionā. Un ja Krievija pirmā nonāks pie Saūda-Arābijas, Maskava tad kontrolēs Saūda-Arābiju un tās enerģētikas infrastruktūru nākamos 100 gadus. Bet kāpēc Saūda-Arābijai vispār būtu nepieciešama kodoltehnoloģija? Patiesā problēma, kā vienmēr, ir Irāna. 2022. gadā Saūda-Arābijas kruņprinces Mohameds bin Salmans skaidri norādīja, un es citēju, ja Irāna iegūs kodolieročus, mēs arī tos iegūsim. No nepieciešamības Saūda-Arābija jūtas ielenkta. Viņus ieskauj Irānas atbalstītie grupējumi hutieši Jemenā, kas šauj raķetes uz viņu naftas objektiem Hezbollah Libānā. 2023. gadā viņi izmēģināja Ķīnas variantu. Pekinas starpniecība panāca vienošanos ar Irānu par diplomātisko attiecību atjaunošanu. Saūda-Arābija domāja, varbūt tas izbeigs konfliktu. Varbūt Pekina tagad var būt jaunais drošības starpnieks. Bet kas notika? Irānas ieroči turpināja plūst pie hutiešiem. Uzbrukuma kuģniecībai Persijas līcī neapstājās. Saūda-Arābija ir patiešām sarežģītā situācijā. Viņi vēro, kas notiek apvienotajos Arābu Emirātos un zina, ka Emirātus aizsargā Izraēlas izlūkdienests un Amerikas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Saūda-Arābija zina, ka tai jābūt atkarīgai no Izraēlas un Amerikas tīkla, pret kuru viņi publiski iebilst. Kritiskā infrastruktūra, ko aizsargā partnerība, kurai viņi atsakās pievienoties. Un Trumps to zina. Pierādījums tam, ka Saūda-Arābijai patiesībā ir vajadzīgs tas, ko var piedāvāt Izraēla un Amerika. Pierādījums tam, ka tieši no tās formālās partnerības, no kuras Saūda-Arābija izvairās, būs atkarīga viņa izdzīvošana. Trumps paskatījās uz situāciju un saskatīja ietekmes sviru. Saūda-Arābija saka, ka nevēlas sadarboties ar Izraēlu, bet Saūda-Arābijai ir nepieciešams sadarboties ar Izraēlu.